Kā risināt iekšēju nemieru, 4. daļa. Šoreiz par vārdu uztvere. Reperim Gustavo ir tādi vārdi vienā no dziesmām. Moments pats par sevi nav tūtā, piņķeris tajā, kā pats par to jūtās. Un šie vārdi ļoti labi ieskicē vienu no biežākajiem nemiera cēloņiem cilvēkiem. To, kā mēs uztveram lietas. Jo, ja paskatās uz objektīvu realitāti, tad lietas vienkārši ir tādas, kādas viņas ir. Ja ir mākoņaina diena, ir mākoņaina diena. Ja mēs nokojam transportu, mēs nokojam transportu. Ja leduskapis tukšs, tad leduskapis tukšs. Ja kaimiņi bļaustās, tas vienkārši tā ir. Taču mēs esam no bērnības iemācījušies interpretēt lietas, kas ir labi, kas ir slikti, kas ir forši, kas ir neforši. Un tad mūsu prāts visam piešķir nozīmi. Tas veido mūsu uztveri. Un ja mūsu uztvere ir kritiska, negatīva, strauja, agresīva, tas dzīvi padara tādu, kādas tās sajūtas. Bet ja mūsu uztvere ir mierpilna, pilna ar paļaušanos, uzticēšanos, tad tā dzīve iegūst harmonisku, līdzsvarotu un mierpilnu garšu. Un uztveri attīstīt un mainīt ir savā ziņā ļoti grūti. Ļoti, tāpēc, kad ir jāuzdod jautājumi, kāpēc es skatos uz lietām tā, kā es skatos, un mums ir jāpārdresē savs prāts, uztvert lietas citādāk. Un tas prasa apzinātību, tas prasa treniņu, tas prasa laiku, bet neuztraucies, jebkurš to var, ja vien grib. Un viena no tādiem jautājumiem, kurus es varu padalīties, kas man ir palīdzējuši, kurus man ir mācījuši, kurus man arī studējot dažādas prakses uzzinājis, ir tādi. Piemēram, ja dzīvē atgadās kaut kas, ko mēs varētu uztvert sāpīgu. Piemēram, šķiršanās no romantiskās pusītes. Tas daudziem varētu būt tāds nepatīkams elements, un kur uztvere nevar uztvert visu mierīgi, jo kaut ko tur aizvainojumus vai dusmas, vai domā, kā būtu bijis, ja būtu bijis, kur es nogāju greizi un tā tālāk. Šis ir tāds piemērs, kuram mēs varam mācīties uztveri mainošus jautājumus. Pirmais jautājums ir, ko labu man šī situācija piedāvā? Tātad, ja cilvēks izšķirās, viņš pajautā, ko man tas labi iedod, un viņš saka, bet klausies, ja es nebūtu izšķīries šo cilvēku, es nebūtu ieraudzījis, cik tās attiecības īstenībā bija viņas virspusējas. Nākamais jautājums, ko var pajautāt, lai mainītu uztveri, ir, kā es piesaistīšu šo situāciju? Piemēram, ja cilvēks izšķirās un saprot, ka tur tās attiecības nestrādā, viņš nevis vaino otru, nevis vaino kosmosu vai dievu, bet pajautā, kā es piesaistīšu šo situāciju, var atnākt atbilde meditācijā vai pastaigā vai terapijā vai vienkārši runājoties ar sevi, kad es pats ar sevi nelīdz galam esmu atklāts un laimīgs. Līdz ar to es piesaistītu cilvēku, kas man spoguļo tādas traumas, lai es iemācītos kļūt par laimīgu, piepildītu cilvēku. Kas vēl palīdz mainīt uztveri? Tātad fokus uz ieguvumiem. Piemēram, cilvēks nokavē transportu, nokavē autobusu un iekšējais škrobē kritiķis, saka, Dievs, man neveicās, es kļūdījos, viss slikti. Bet, ja pastāst no ieguvumiem, tad atnāk sajūta, varbūt es ieguvu sev brīvu laiku, varbūt man nebija jābūt tajā vietā, varbūt mani kāds šobrīd sargā, varbūt viss notiek tā, kā tam ir jābūt. Tātad uztveri mēs mainam no spējas apstāties un pamanīt, paga. Mans prāts kaut ko vērtē, komentē, un ja man tas nepatīk, ja ir smaga, nemierīga, trauksmēna uztvere, mēs pasakām stop, un mēs uzdodam sev kādus palīdzošus jautājumus. Tas ir viens veids. Protams, ja uztvere ir super asa un super ātra, varbūt ir arī jāpastrādā ar traumām, bet tas ir cits stāsts. Katrs tāpat šo savu uztveri var pucēt un veidot kā dimantu, un tam palīdz šie manis iepriekš pieminētie jautājumi. Es viņus aprakstā pierakstīšu vēlreiz, lai tev ērtāk. Un, protams, ja tev vajag atbalstu ar uztveri, ar iekšēju mieru dziļāk, droši vari vērsties pie manis arī uz individuālu konsultāciju.